Paldies, Oskar, jā, gaidām jūsu atbildes, skatītāji, bet šodien notika Lielās Talkas koordinātoru, kā arī organizatoru un atbalstītāju svinīgā tikšanās ar jauniecelto Lielās Talkas patronu. Tas ir valsts prezidents Andris Bērziņš. Un tās laikā tika atklāta 2012. gada Talkas vietu reģistrācija un arī izvēlēta Lielās Talkas himna, kas ir tumša nakte, zaļa zāle. Lielā Talka Latvijā kļuvusi jau par tādu kā tradīciju, kas iespējams pēc pāris gadiem būs lielisks piemērs visām citām pasaules valstīm. Kā panākt to, ka valsts ar visu iedzīvotāju palīdzību kļūst par zaļāko un sakoptāko vietu pasaulē? Laiciņš aiz loga pēdējās dienās rādās vairāk kā lielisks, koši zilas debesis un varētu šķist, ka jau zaļa zālīte. Bet tieši šis pavasara laiks ir tas, kas sniegam nokūstot atsedz to visneglītāko ainu dabā. Pēkšņi redzams kļūst viss, kas pa ziemu samēslots, un tas nozīmē, ka laiks gatavoties lielajai pavasara talkai, kurai jau šodien tika izvēlēta himna. Un līdz ar jaunu himnu talkai ir arī jauns patrons, valsts prezidents Andris Bērziņš. Man māte nav bērnības, jau mazam esmu mācīja tā, ka kārtībā vienmēr jābūt. Tāpēc man tā sajūta ir tā iemācīta, ka tā kārtība ir jābūt visur un visos laikos. Prezidents aicināja ikvienu raudzīties ne tikai atkritumu savākšanas, bet jau vides attīstības virzienā. Viens ir nest, grābt, savākt, vai būt tomēr vairāk, kad mēs varētu ielikt attīstībā, nevis tā savākšanā, kas aiz kāda ir palicis. Tāpēc mans tas vēlējums ir paskatīsimies visi apkārt un kopīgi mēģināsim atrast to labāko ceļu. Ne tikai Lielās Talkas patrons, bet arī talkai ilgus gadus uzticīgie draugi un atbalstītāji Latvijas valsts meži un Sijās konto būve uzskata, ka nu jau jāraugās, kā rast šim pasākumam pievienoto vērtību. Tā dilema jau kļūst arvien lielāka, tā sakopšana kļūst arvien populārāka, atkrituma arvien mazāk, un mēs paši arī mēģinām to visu pacelt jaunā līmenī. Un šogad mēs, kā Latvijas valsts meži, arī aicinām arī pievērst vairāk uzmanību tieši ūdeņiem, līdzīgi kā Lielā Talka. Plus arī mēs aicinām visa pavasara garumā gan skolas, gan sociālās aprūpes centrus, gan vietējās organizācijas ne tikai sakop dabu, bet arī labiekārtojam daudz vietas. Es domāju, jo būs plašāks dalībnieku loks šeit talkā, jo mazāk būs to cilvēku, kurai saviem šos atkritumus atstās, kurus mēs pašlaik vācam. Un tad mēs varēsim pāriet jaunā kvalitātei, kurā arī gribētos pāriet, lai mēs varam labiekārtot skvērus ar soliņiem un dot kaut kādu pievienoto vērtību šai jau tīrai videi. Lielās Talkas atbalstītāji bijuši uzticīgi šai kustībai jau gadiem, un šis gads nav izņēmums. Kompānijas konto būvu filozofija ir tāda, ka mēs principā esam atbildīgi par vidi. Tas pierādās to, ka mēs nodarbojamies pašlaik ar lieliem kontraktiem un lieliem darbiem, lai tīrītu, kā saka, pašas piesārņotākās Latvijas vietas. Viens no lielākajiem konto būves projektiem šobrīd ir Inčukalna gudrona dīķa tīrīšana, kā arī palīdzība pašvaldībām veidot tīrāku vidi. Tas ir mūsu tāds simbols, un mēs par to arī iestājamies, līdz ar to mums ļoti vienkārši loģiski un pilnīgi neiespējami šo akciju neatbalstīt. Lai arī vēl lieli darbi jāveic, lai mēs varētu teikt, ka dzīvojam no tiesas tīrā, skaistā un sakoptā vidē, jau tagad varam lepoties ar savu zaļo Latviju. Es domāju, ka mēs esam zaļi no galas līdz papēžiem, jo Latvija ir viena no mežainākajām valstīm Eiropā, un mums jau šobrīd mežainums pārsniedz vairāk kā 50%, un tad mēs jau seminārā sākām jokot par to, ka jāsāk domāt arī par cilvēkiem, ne tikai par zaļumu, jo drīz vien varbūt, ka Latvija ir vienkārši varbūt piemērotāk dzīvošanai dzīvniekiem. bet mēs kā Latvijas valsts meži, protams, par to tikai priecājamies. Pašlaik viņi vēl, kā saka, zālīt nav uzdīgus, viņi tādi stipri pelēcīgi. Es domāju, ka ir, protams, pilsētas novadi, kur tiešām ir ļoti liels gandarījums to visu skatīties un sajust. Ir vietas, kur jāstrādā. Tikai no mums pašiem atkarīgs tas, cik skaistā vidē dzīvojam, un šķiet neviena sapnis nav mitināties atkritumu kalnā. Rūta Čivča, Krišjānis Grabovskis, Tautas balss.